Merry Christmas! Priecīgus Ziemassvētkus, jeb, kā mēs sakām manā dzimtajā Francijā, Joyeux Noël. Ja jūs kaut nedaudz līdzināties man, jūs noteikti dievināt šo svēto svētku dziesmas, skaņas un melodijas. Ir tikai dažas lietas, kas ieaicina svētku noskaņu vēl lielākā mērā nekā mūsu iemīļotās Ziemassvētku dziesmas. Gadsimtiem ilgi tādi klosteri kā šis kalpoja par mūsu vēl ar vien baudītās literatūras, mākslas un mūzikas šūpuli. Faktiski, mūsdienu mūzika par savu pastāvēšanu ir lielā mērā parādā viduslaiku mūkiem, kuri izveidoja nošu sistēmu, kura sastāvēja no virknes simbolu, kas tika uzvilkti virs teksta, lai apzīmētu nošu ilgumu un skaņas augstuma izmaiņas. Mēs varam iztēloties, kā agrīnie Kristus sekotāji priekpilni dziedāja, atzīmējot viņa piedzimšanu. Šī tradīcija gadsimtu gaitā ir ar lepnumu nodota mums, neatkarīgi no mūsu valodas, valsts vai kultūras. Mūsu dārgā pestītāja piedzimšanas brīdim veltītajai mūzikai piemīt kaut kas dievišķs. Ziemassvētku dziesmās ir ne tikai tīkami klausīties, bet tās arī palīdz apgūt svētās mācības, uz kurām pamatojas mūsu kunga nolaišanās no augstumiem mirstībā. Turklāt tās gluži melodiski atbild uz jautājumu, ko pats Jēzus Kristus reiz uzdeva saviem mācekļiem. Bet ko tad jūs par mani sakāt? Kas es esmu? Mēs visi līdzīgi Pēterim ar svētku mūzikas krāšņā skanējuma starpniecību varam priekpilni atbildēt: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. So what is a Christmas carol? Tad kas tad īsti ir Ziemassvētku dziesma? Šis vārds jau pats par sevi parāda, ka tā ir slavēšanas un prieka dziesma, atzīmējot mūsu glābēja piedzimšanu. Leģenda vēsta, ka pasaulē senākā Ziemassvētku dziesma ir datēta ar mūsu ēras 2. gadsimtu. Vēsturnieki uzskata, ka Romas bīskaps Telesfors uzdeva savai draudzē dziedāt eņģeļu himnu, atzīmējot glābēja piedzimšanas svēto nakti.
Lai gan šīs dziesmas oriģinālā melodija ir pazudusi vēstures kronikās, tās teksts ir nācis tieši no jaunās derības, kur eņģeļi, kalpojot par vēstnešiem, dziedāja gods Dievam augstībā. Tāpat šis eņģeļu apmeklējums pie ganiem vēlāk kalpoja par iedvesmu vienai no mūsu mīļākajām mūsdienu Ziemassvētku dziesmām. Saskaņā ar vispār zināmu tradīciju, franču gani viduslaikos dziedāja cits citam Ziemassvētku vakarā ganot savus ganāmpulkus. Leģenda vēsta, ka par godu tai svētajai naktī viņi pasludināja Gloria in excelsis Deo. Often known
by its opening line. Veksfordas korālis, kas bieži tiek atpazīts pēc ievada frāzes, krietnie cilvēki visu šo Ziemassvētku laiku. Tiek uzskatīts par vienu no Eiropas senākajām svētku dziesmām. Daži vēsturnieki to datē pat ar 12. gadsimtu. Leģenda vēsta, ka sākotnēji šo dziesmu, kas ir nākusi no Veksfordas apgabala Īrijā, svētā teksta dēļ dziedājuši tikai vīrieši. Laiki ir visnotaļ mainījušies, un mūsdienās vīrieši, sievietes un bērni it visur dzied šo burvīgo melodiju, kas liecina par Dieva pārpasaulīgo mīlestību pret pasauli. Jo debesu Tēvs patiesi sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai mūs izglābtu. Good people, all this Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done in sending His beloved Son. With Mary holy we should pray to God with love on this Christmas day in Bethlehem. Upon that morn there was a blessed Messiah born. Near Bethlehem did shepherds keep their flocks of lambs and feeding sheep, to whom God's angels did appear, which put the shepherds in great fear. Prepare and go, the angel said, to Bethlehem. Be not afraid, for there you'll find this happy morn, the princely babe, sweet Jesus born. Kana soy ganam agad, anak daraguay, tariya raga, thankful heart and joyful mind, their shepherds went the babe to find. And as God's angels had foretold, they did our Savior Christ behold. Within a manger He was laid, and by His side the Virgin Maid, ascending on the Lord of life, who came to earth to end all strife. Although among the world's smaller countries, Lai gan Horvātija ir viena no pasaulē mazākajām valstīm, tai tomēr ir grandioza Ziemassvētku dziesmu tradīcijas. Patiesībā tiek lēsts, ka pastāv vairāk nekā 500 horvātu tautas Ziemassvētku dziesmu, un daudzas dziesmas, kas tiek datētas ar 12. gadsimtu, joprojām tiek plaši dziedātas. Horvātijas daudzo burvīgo dziesmu starpā ir viena ar nosaukumu Veseļie ti naviešķujem, kas nozīmē vienkārši es apsolu jums prieku.
Iedvesmojoties no eņģeļu vēsts par liela prieka pasludināšanu pasaulē, šo tradicionālo tautas dziesmu visā reģionā kopumā var dziedāt vairāk nekā 50 dažādās melodijās. Many of today's best-known Christmas carols Daudz mūsdienās zināmāko Ziemassvētku dziesmu izcelsme saistās ar melodijām, kas ir pastāvējušas vēl krietni pirms sakrālo dziesmu tekstu pievienošanas. Iemīļotā poļu Ziemassvētku dziesma Bog Šiong Rodži, jeb Dievs ir dzimis, ir viens no šādiem piemēriem. Polijas karaļi jau kopš 16. gadsimta tika kronēti skanot šai karaliskajai melodijai. Tāpēc šķiet tikai atbilstoši, ka 1792. gadā slavenais poļu dzejnieks Francišeks Karpinskis ar šo pacelājošo melodiju un iedvesmoto tekstu pagodināja ķēniņu, pašu Jēzu Kristu. Pati dziesma galu galā kļuva tik populāra, ka gandrīz tika izvēlēta par Polijas himnu. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem przystało i mieszkało między nami.
While some Christmas carols Kaut arī daļu Ziemassvētku dziesmu ir paredzēts dziedāt debesu kora gaviļu cienīgā manierē, citas vairāk atgādina vecāku maigo šūpuļdziesmu jaundzimušam bērniņam. Tāda ir portugāļu 18. gadsimta dziesma O menino está dormindo, jeb Mazulītis Jēzus guļ. Pēc daudzu domām uzskatītu par šīs valsts skaistāko Ziemassvētku dziesmu, tā tradicionāli katru Ziemassvētku vakaru tiek dziedāta pie ģimenes kamīna. Taču, mums ir jāuzmanās, lai mēs nepamodinātu dusošo pasaules glābēju. O menino está dormindo nos braços da Virgem pura. O menino está dormindo nos braços da Virgem pura. Os anjos lhe estão cantando, Hosana lá na altura. Os anjos lhe estão cantando, Hosana na altura. O menino está dormindo nos braços de São José. O menino está dormindo nos braços de São José. Os anjos lhe estão cantando, Glória a Tibi Domine. Os anjos lhe estão cantando, Glória a Tibi Domine. Savior of the world, and angels above are praising the Savior of the world.
the world. The Savior of the world. The Holy Scriptures Svētajos rakstos ir ietverts simtiem Jēzus Kristus vārdu. Starp šiem daudzajiem tituliem, kas tik aprakstoši palīdz izprast viņa pārlaicīgo kalpošanu, ir arī diženais radītājs. Cēlusies no senas silēziešu tautas dziesmas, Dānijā iemīļotā Ziemassvētku dziesma Dailī ea Jouvan. Cildeni jauko pasauli, ar kuru tas kungs mūs ir svētījis. Jo, kā paziņoja pravietis Jeremija, viņš radīja zemi ar savu spēku, lika stiprus pamatus pasaules ēkai ar savu gudrību un izplēta pār visu debesis ar savu atziņu.
Today is Christ our Savior born. Hallelujah, hallelujah. From the Iberian Peninsula, No Iberijas pussalas ir cēlusies iemīļotā Ziemassvētku dziedājumu tradīcija, kas tiek dēvēta par villancijos. Starp šī žanra pazīstamākajām tautas dziesmām ir dziesma Zivis upē, jeb Los peces en el río. Šajā enerģiskajā dziesmā ir stāstīts par to, kā, kamēr tā kunga gaidībās esošā māte Marija mājās pilda savus ikdienas pienākumus, zivis tuvējā upē līksmi gaida Jēzus Kristus piedzimšanu. Lai gan šīs dziesmas tekstu var interpretēt dažādi, parasti tiek uzskatīts, ka zivis simbolizē kristiešus visā pasaulē, kuri sajūsmināti vēršas pie mūsu glābēja pēc pestīšanas. Jau gadsimtiem ilgi Jēzus Kristus brīnumainās piedzimšanas zīmes un notikumi ar Ziemassvētku dziesmām ir uzticīgi pavēstīti tālāk, nododot tos no paaudzes paaudzē.
Tautas tradīcijas vēsta, ka 17. gadsimtā Nīderlandes pilsētiņā Utrehtā zēni un meitenes ielās dziedājuši iemīļotu Ziemassvētku dziesmu par to, kā ganus, kuri pirms nakts iestāšanās ir pārskaitījuši savas avis, negaidīti apciemo eņģeļi. Pēc tam šie debesu sūtņi aicina ganus pašiem iet un apraudzīt jaundzimušo pestītāju. Vai gan mūsdienu pasaulē mēs simboliski nelīdzinamies eņģeļiem, aicinot savus brāļus un māsas it visur nākt un ieraudzīt, ka Jēzus Kristus dzīvo un mīl mūs. Šovakar mēs esam bijuši liecinieki tam, kā Ziemassvētku dziesmas, dažas labi zināmas visā pasaulē, citas iespējams ārpus savas dzimtās zemes mazpazīstamākas, šajā svētajā Ziemassvētku laikā var palīdzēt mums tuvināties glābējam Jēzum Kristum. Noslēdzot šī vakara programmu, mums tiek atgādināts par dziesmas spēju apskaidrot prātu, saviļņot gāru un aizkustināt sirdi, kas tik brīnišķīgi apliecinās kara laiku stāstā par iemīļoto austriešu Ziemassvētku dziesmu Stille Nacht. Kamēr vēsturnieki vēl joprojām strīdas par to, kas 1914. gada Ziemassvētku vakarā vedināja ap 100 000 karavīru nolikt savus ieročus, acu liecinieki ir ziņojuši, kā kauja nogurdinātie vīri rietumu frontē katrs savā valodā sāka dziedāt dziesmu Klusa nakts. Nākamajā rītā karavīri izkāpa no ierakumiem un sirsnīgi sveica cits citu, šajā svētajā dienā pat apmainoties ar dāvanām. Kas gan piemita šai vienkāršajai Ziemassvētku dziesmai, ka tā palīdzēja spīvajiem ienaidniekiem uz brīdi aizmirst lielo karu, pievēršot savas sirdis un domas mūsu glābēju piedzimšanai.
Lai arī kas būtu vedinājis šos vīrus 1914. gada Ziemassvētku vakarā nomest savus ieročus un pacelt savas balsis, slavējot visvarano Dievu, kaut arī mēs rastu mieru un prieku, neatkarīgi no mūsu apstākļiem, pievēršoties Jēzum Kristum šajā svētku laikā un vienmēr.